Bet Jānis, dzirdēju, tev esot stāsts par tevi un par krabņiem. Jā. Kubā. Pastāsti. Mums bija atkal kārtējais viens no lielajiem mūsu veiksmes stāstiem visu ceļojumu laikā. Es biju lasījis un skatījis video, kad Kubā notiek šī krabju migrācija. Ka viņi miljoniem krābju nāk ārā no okeāna, dodas sauszemē, un tad iet atpakaļ. Viņi tur dēj oliņas, un tad viņi dodas atpakaļ uz okeānu, lai, kā saka, nirt un dzīvot tālāk. Un es neatcerējos, kad tas notika. Man kaut kā galvā stāvēja, ka tas kaut kādā novembrī notika, vai kur, un varbūt, ka vispār citā Kubas galā, kurā mēs nebūsim. Tā kā tur interneta pieejamība nav, uz vietas neizdevās šo noskaidrot, cik mēs tur iepazinājām kaut kādus ārzemju arī ceļotājus. Mēs ar viņiem par to tēmu runājām, neviens nezināja. Un tad vienā dienā mēs bijām noīrējuši motorolleru, braucām pa šoseju un redzējām kaut kādas plankumus. Un mēs domājām, varbūt kaut kāda tur banāna krava, tur pakrituši banāni sabraukt, kaut kāda plankuma uz šosejas. Un tad naktī līja lietus, un tas bija tieši no Trinidādas braucot uz Cienfuegos. Un naktī bija līs lietus, un no rīta mazliet vēl ar uzlīja, un tad mēs braucām pēc kaut kādām 2 stundām, un vienkārši, un mans draugs pēkšņi emocijas, un es biju kaut ko skatījies tieši grāmatā, ko mums tur Cienfuegosā tālāk darīt, kur palikt un tam līdzīgi. Un viņš un es pēkšņi paskatos, un krābi tādas lupatiņas pa gaisu lido, un vienkārši viņi gāja, tāpēc, ka viņi iet pār šosejai un tik daudz, ka tu nespēji apbraukt visu, jo pretī vēl brauc mašīnas un tā, un tad neizbēgam kādam krabim tiek uzbraukts virsū, un viņš tāda lupatiņa tad tur. Un mēs atvērām logas vaļā, lai filmētu, un kā atver logas vaļā, tā kā krabī zupas aromāts nāk iekšā, un tā, kad zivju zupas tiek taisīt, jo asfalts ir uzkars, ka ir plus 30 un cik tur grādi. Un viņi nāca, viņi bija daudz, un manā skatījumā viņi bija lieli. Bet, kad mēs parunājāmies ar tiem vietējiem, tad īstais tas krabju migrācijas brīdis ir aprīlis, maijs, kad ir lietus sezona. Kad ir lielā lietus sezona, un tad viņi tieši iet tās oliņas dēt, jo tad tur kaut kā tas viss viņiem īstais periods. Nu, tev paveicās. Vai nepaveicās? Man šeit paveicās. Jā, noveicās. Tas bija iespaidīgi.